Citreiz cilvēki nepārbauda savu veselību tikai tādēļ, ka baidās no dažādām diagnostikas metodēm. Kā izrādās, nevienmēr diagnosticēšana var būt ar negatīvu pieredzi. Nevelti mēdz teikt vesels cilvēks, laimīgs cilvēks. Sevišķi jau šajā laikmetā, kad izvēlamies lietot uzturā, ko sirds kāro, nedomājot, kādas sekas tas atstās uz mūsu organismu rīt. Zinātne sasniegusi medicīnā jaunas iespējas, kā noteikt dažādas slimības un organisma funkcionālos traucējumus, izmantojot vienīgi datorizētu iekārtu. Attīstot organisma vispārējās diagnostikas pakalpojumus, Veselības salons 888 sniedz iespēju pacientam veikt organisma izmeklējumus jeb organisma veselības stāvokļa informācijas nolasīšanu ar sensitīvu imago iekārtu, ko savulaik izgudrojuši krievu zinātnieki. Šī diagnostika ir unikāla tāpēc, kad mēs izmantojam galvas smadzeņu šūnu impulsi, kurās ir sakrājušās informācija par cilvēku veselību. Līdz ar to šī informācija ir ļoti precīza. Speciālisti uzskata, ka ar šīs ierīces palīdzību var noteikt gan hroniskas slimības, gan citas kaitas, kuras nomāca cilvēka organismu. Starp tām var minēt aknu, nieru, elpceļu saslimšanas, sirds slimības, kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumus, kaulu un locītavu kaitas, audzējus un alerģijas. Veselam būtu skaisti, un uz to mēs arī strādājam, lai palīdzētu cilvēkam sakārtot savu veselību. Lai veiktu organisma vispārējo diagnostiku, sākumā klientam jāreģistrējas Veselības salonā 888. Tad jānoņem visi metāliskie priekšmeti un rotas, lai netraucētu pārbaudes procesam un neradītu liekus impulsus iekārtā. Seko arī cītīga roku mazgāšana, lai noņemtu lieko statiku. Pēc mirkļa pacients tiekas ar speciālistu un izrunā visas sūdzības saistībā ar savu veselības stāvokli. Tad seko iekārtas pievienošana pacientam. Metodas pamatā ir zinātniski izstrādājumi un teorētiski aspekti, kas balstīti uz biorezonances principu. Dzīvai bioloģiskā objekta šūnai ir sava viļņa frekvence. Slimai šūnai tā ir mainīta. Caur austiņām iekārta smadzeņu šūnai raida impulsu, un ja šūna satur bojājumus, tas mirklī tiek diagnosticēts. No elektrodiem caur pacienta pirkstiem informācija par viņa esošo veselības stāvokli tiek savākta un novadīta tieši uz iekārtu un datoru. Lāzerstars, kas raida uz klienta vairogdziedzeri, pastiprina nolasītās informācijas precizitāti. Katras šūnas darbība tiek vērtēta 6 ballu sistēmā, no labas līdz kritiskai. Piemēram, dators atspoguļo jūsu smadzeņu šūnas un parāda, kurā rajonā tās ir bojātas. Šāda nesāpīga vispārējā organisma testēšana ilgst vidēji 15 minūtes. Noslēgumā pacients saņem krāsainas izdrukas ar vispārēju diagnostikas slēdzienu. Pēc iegūtā slēdziena speciālists sniedz konsultāciju un iesaka optimālāko ārstēšanas veidu un atvesļošanās procesā pielietojumos medikamentus. Veselības iestādes speciālisti dod priekšroku fitoterapijas līdzekļiem, jo tie iedarbojas nevis uz veselu audu sistēmu, bet tieši uz bojāto šūnu. Diagnostika ir ērta tajā ziņā, kad pusotras stundas laikā jūs saņemat pilnīgi informāciju par jūsu veselību, par visu orgānu veselību. Mēs saņemam informāciju ne tikai par orgānu stāvokli, arī viņa mikrobioloģisko piesārņojumu, teiksim, vai tur organismā nav kāda vīrusa, mikrobi vai parazīti. Saņemam informāciju par bioķīmiskām izmaiņām asinīs un arī tādu priekšstatu par to, kādas ir gļotādu mikroskopiskais stāvoklis. Šeit nav vajadzīgas fibrogastroskopijas, kolonoskopijas. Par iestādes pastāvīgiem klientiem jau kļuvušas veselas ģimenes, kuras nāk uz izmeklēšanu nevien ārstēšanas, bet arī profilakses nolūkos. Un mums ir ļoti liels prieks, ja cilvēks atnāk pēc mēneša, pēc 2, un mēs redzam, ka viņam spīdums acīs un ir pazuduši noguruma pazīmes. Tāpat mums ir bijušas ļoti daudz jaunas sievietes, kas ir nākušas ar problēmām, nepaliek stāvoklī. Un pēc mūsu ieteiktām vitamīnu vai attīrīšanas programmas pēc 3-4 mēnešiem meitene nāk smaidīga un saka, esmu stāvoklī, es būšu māmiņa. Un mēs priecājamies kopā. Kā atzīst salonu speciālisti, vairums pacientu sūdzas par gremošanas traucējumiem. Tālāk, liekot lietā pieredzi un zināšanas, mediķi salonu speciālisti izdevuši disku par pareiza uztura lietošanu ikdienā. Bez vispārējas veselības stāvokļa diagnostikas starp sniegtajiem pakalpojumiem salons piedāvā arī psihologa un psihoterapeitu konsultācijas, ādatu terapiju, relaksējošas aromaterapijas masāžas, mezoterapijas procedūru ar bagātīgām vitamīnu injekcijām ādas problēmzonās, kā arī karaliskās miega maskas.